Labdien! Diskusija skrolēt vai skolot, kurš atbildīgs par bērnu drošību internetā. Tie, kuri cerēja šodien saņemt skaidru, īsu, konkrētu atbildi, paldies, ka atnācāt, jau varat doties prom, jo atbildes ļoti skaidrs šeit, protams, nebūs. Šī ir diskusija. Mēs kopā ar jums, kopā viens ar otru, meklēsim kaut mazākos pieturas punktus, kā uz šo jautājumu varētu atbildēt. Jo skaidrs, ja kāds zinātu atbildi, pasaule sen jau būtu labāka, visi būtu izskoloti, neviens vairs neskrolētu, mēs būtu gudri, zinoši un dažādi lieliski. Šodien ir mazliet laiks tāds, kurš vedina domāt, ka šodien īpaši daudzi jaunieši mājās noteikti scrollē. Kaut gan daži skolotāji, ik pa brīdim sekoja sociālajos tīklos, raksta, vai cik labi, ka tāds lietus, noteikti visi mājās lasa grāmatas. Es ļoti gribētu, lai tā ir, bet arī internetā var darīt daudz jēdzīgas lietas, un šodien tieši par to mēs noteikti neesam tikušies, lai teiktu, jāņem nost tie telefoni, pietiek te tajā digitālajā pasaulē darboties, gluži tā nebūs. Mēs meklēsim tādus tiešām visām pusēm piemērotus ceļus. Un šodien mums ir ļoti interesanti diskusijas dalībnieki, kā jūs redzat, jo mūsu kā ekspertu pārliecība ir, mēs 20 gadus pat vairāk kopš internets ir klātesošs, kā pieaugušie domājām, ka mēs zināsim, kā rīkoties, kā drošību iemācīt, kā darīt lietas savādāk. Nu jāatzīst fiasko, neko īsti neesam izdarījuši pareizi. Un visu laiku tikai runājam, kā tad darīt un kā darīt vēl labāk. Tieši tāpēc šodien mēs runāsim ar bērniem. Lai nebūtu sajūta, ka mēs runājam par bērniem, bez bērniem. Šodien mūsu vidū, un tagad es ceru, ka jūs ārkārtīgi skaļi aplaudēsiet, ir paši mazākie. Stella, kurai patīk braukt ar riteni. Stella pamāja tā ar galvu, ka tā esi tu. Stella, tā esi tu. Stella ir cepure ar suburtu. Tie, kuri nezin, kas ir Stella, turpmāk atcerēsies. Agate, pamāju to arī pasaki čau visiem, kuri mūs skatās. Aha, Dārta, kura vairs nav tik maza, bet arī nu pat ir absolvējusi 12. klasi. Apsveicam Dārta ar to. Nu, un tad mēs, protams, arī daži pieaugušie gribējām pievienoties, un ar prieku un lepnumu saku, ka ar mums šodien ir Līga Bērziņa uzvedība.lv vadītāja, Gatis Šmidrovskis, kas ir tēvs 2 meitām un grupu vadītājs biedrībā Tēvi. Pasties, nu aplaudē, dāmas, šitā reti ir, vai ne, kad tik skaists kolektīvs tev vienkārši ņem un aplaudē. Parasti tikai džeki aplaudē. Parasti tikai džeki, es jau zināju, jo tu tā arī parasti darbojies. Daina Kājiņa, privātās pirmsskolas Kriekits vadītāja un Latvijas privāto pirmskolu biedrības valdes priekšsēdētāja. Visgarākais amats tev šodien. Un man pavisam tuvu Adriāna Kauliņa, TET ilgtspējas attīstības direktore. Mans vārds Liena Valdmane, pārstāv biedrību Latvijas drošāka interneta centrs, un šī diskusija sadarbībā Latvijas drošāka interneta centram ar TET. Nu ko, pietiek runāt par sevi, ķeramies pie mūsu šīs dienas galvenā uzdevuma, jo jautājums mums ir ļoti provokatīvs. Kurš tad par šito visu lietu ir atbildīgs un kā tad dzīvot tālāk? Tieši tāpēc pirmais jautājums, lai mēs vispār saprastu, ko mēs šeit domājam par internetu, kas tev ir internets? Un pirms Līga sāk atbildēt, jo Līga jau ļoti skatās uz mani tā, ka atbildi ir zināma un grib atbildēt, es atgādinu, ka mums visiem ir tādi interaktīvi, tādi aplīši, lai jūs arī zālē klātesošie varētu vienkārši celt augšā. Vai jūs piekrītat tam, ko saka, un tad cilvēks uz skatuves jutīsies ārkārtīgi glaimots, jo ir ļoti labi zināt, ka visi domā līdzīgi kā mēs. Ja kāds nepiekrīt, arī droši varat mēģināt celt un skatīties, kā tad klātesošie reaģē, nu īsāk sakot, un ja nesaprotat, arī darat tāpat. Tātad lūdzu izmantojot šo iespēju, un Līga vārds tev. Kas tev ir internets? Aiziet! Jā, kas man ir internets? Pirmkārt, internets man ir vide, kur cilvēki, arī gan bērni, gan jaunieši, gan pieaugušie veido savu identitāti un apstiprina savu identitāti un arī meklē un izmēģina savu identitāti. Un attiecīgi
internets ir vide, kur veidojas mazākas un lielākas kopienas un kur cilvēki meklē kontaktu. Un, protams, otrā dimensija ir tehniskā dimensija, kas ir, ka mēs internetu izmantojam tehniskiem mērķiem, savu biznesa, personisko mērķu sasniegšanai un arī aizsargājam to. Bet tā ir tā tehniskā dimensija. Aha, man ir, Stella, tev jautājums, vai tu saprati, kad Līga minēja vārdu dimensija? Nu, tev bija jāceļ nesaprotu, un Līga būtu sprukās, jo viņai tagad būtu jāskaidro, kas ir tā dimensija. Sekojam līdzi, un ja kaut ko nesaprotam, ceļam droši augšā. Zālē visiem viss bija skaidrs, jo malači, visi piekrīt, visiem viss ir skaidrs, fantastiski. Ļoti labi, patiesībā jau Stella tevi Līga vienkārši glāba, jo viegli jau nebūtu atbildēt. Labi, tātad kas tev ir internets? Līga ir veiksmīgi atbildējusi un skaidrs, ka internets nemaz tik vienkārši nav tavā gadījumā. Labi, Dārta, kas tev ir internets? Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, ko vispār atbildēt, tāpēc, ka tas ir tik daudzpusējs un katram mums ir pilnīgi savi mērķi. Tas ir atkarīgs no dienas. Piemēram, vienā dienā man internets var būt tikai, lai es sazinātos ar draugiem, lai es iegūtu jaunas draudzību, lai es satiktu jaunus cilvēkus. Bet tāpat laikā internets ir, lai es mēģinātu sevi izpaust, lai es kaut ko iemācītos. Tā kā tur ir tik plašas tās iespējas, bet jā, man lielākoties ir vienkārši satikt jaunus cilvēkus. Super, tātad draudzību veidošanai. Labi, Stella, ņem mikrofonu un mēģini teikt, kas tev ir internets. Laika zaglis. Laika zaglis. Nu, lūk, reku mums Stella, tu redzi, tev vislielākā atsaucība. Laika zaglis. Kāpēc, Stella, kā viņš tev nozog to laiku? Kas notiek? Kad pieaugušie skatās internetā un telefonā, tad viņi nepavada laiku ar bērniem. Vau! Tas bija tas no sērijas auč. Paldies tev, Stella, super. Paldies, tātad tev internets šķiet, ka tas ir riktīgs laika zaglis, ka tētis vienkārši sēž un nevis spēlē ar tevu futbolu un dara sakarīgākas lietas, vai ne? Labi, Gati, ja meita ir teikusi šādi, ko tu vairs vari teikt? Kas tev ir internets? Tas nebija es. Jā, internets man ir laika zaglis, arī to es esmu tā kā sapratis un uzminiet, no kurienes Stella to ir iemācījusies. Es esmu pamanījis, ka tas bieži vien ir tāds melnais caurums, kur pazūd mana uzmanība, laiks un enerģija arī. Bet tajā pat laikā es ārkārtīgi daudz, procentuāli daudz laika pavadu arī tad mācoties, apmainoties tādiem lādzīgiem viedokļiem un prātīgiem, pateicoties internetam, es varu arī citus cilvēkus apmācīt. Un kā marketinga speciālists, pateicoties internetam, es jums pārdodu lietas. Labi, nu tā godīgi, vai ne? Paldies, Gati. Stella, kas tev ir internets? Agate, piedod, jā, Agate. Tā. Viņai gandrīz neeksistē internets, bet tur pāris multenes ir foršas. Pāris multenes foršas. Nu tā tad, jā, arī tas ir svarīgi. Paldies, Daina. Nu, man internets ir tādas mazas durtiņas uz ļoti plašu pasauli. Un tajā pasaulē ir tās lietas, kur mēs varam mācīties, iepazīties, gūt un, protams, arī pazaudēt savu laiku. Un tas balans ir, manuprāt, mūsu galvās un mūsu attieksmē. Nu, pārējie piekrīt, balans ir mūsu galvās. Ļoti labi. Paldies, Adriāna, kā tev? Man internets ir rīks. Internets ir spainīts un lāpstiņa. Un vienu dienu es ar to spainītu un lāpstiņu es daru darba lietas, un vienu dienu es daru izklaides lietas, un tad es ar to spainītu un lāpstiņu tur iepirkšanās un noskaidrot, ko draugi dara. Rīks. Ļoti bieži šādās diskusijās priekšā sēž tie cilvēki, kas nekad neatzīst, ka viņi kādreiz tur par ilgu pavada laiku vai vēl kaut kā. Vienmēr ir tā sajūta, ka tie, kur ir zālē, tie ir tie, kuriem nesanāk īsti, bet mēs jau lieliski ar to tiekam galā. Man ļoti patika tas, ko teica gan Stella, gan arī Gatis caur Agates dzirdēto. Noklausīsimies vēl dažus mazus ķiparus, kuri arī ir stāstījuši par to, kas ir internets. Un tā kā mēs uzrakstām, un tas atbild uz visādiem jautājumiem. Internets ir svarīga lieta telefoniem,
un darbam, lai saķinātos ar savu darbu, lai dabūtu naudiņu. Viņš ir iPadā, telefonā, viņš iet pa ļoti daudziem vadiem, pa augšu, pa leju, pa diagonāli. Nē, es tā nedaru mammai nekad, es viņu nemočoju. Zils? Man liekas balts un zils. Brūnīgā, pelēcīgā, baltā un melnā. Wow! Baltā, zilā. Sarežģīts. Daudz spēles ir sarežģītas, daudz lietas telefonā arī ir sarežģītas. Nu, lūk, dzirdējāt bērnu atbildes. Bērni arī gati saka to pašu, ko tu. Internets dod naudu, izrādās, tāda vismaz sajūta bērniem ir. Un bērni jau iesāka jautājumu par to, kādā krāsā ir internets. Jo bieži vien runājot par internetu, mēs mālējam to tikai melnu. Bet vai tā ir? Šeit izskanēja zils, pelēks un vēl dažādas citas krāsas. Kurš no jums var atbildēt, kādā krāsā ir internets, ja vien tam būtu krāsa? Tagad neiesim tādu. Varbūt kāds no auditorijas var atbildēt vai kā, bet, jautājums vienkārši. Kādā krāsā ir internets? Kurš? Zilā? Piekrītat, ka zilā? Kāpēc? Piekrītat? Te viss ir zils, tad arī viss noskaņojums automātiski šķiet zils. Adrianai ir kas cits sakāms? Nē, es strādāju tehnoloģiju uzņēmumā. Es zinu, kādā krāsā ir internets. Kādā? Varavīksnes krāsās. Jo šodien internetā mēs darām pilnīgi visas krāsas. Internets ir, digitālā vide ir tieši tas pats, kas mūsu realitāte, un pat dažreiz svarīgāks. Ok, Līga, vai tu gribēji teikt ko citu? Es piekrītu, un es vēlējos arī piebilst, tad, kad es skatos internetā, es redzu arī nokrāsas, kas nozīmē, ka internetam varētu būt siltietoņi, kas ir draudzība, kas ir attiecība veidošana, arī šīs te pašas kopienas, un arī augstietoņi tajā brīdī, kad mēs saskaramies ar riskiem, tad, kad mēs saskaramies ar drošības apdraudējumu, un arī melnā tumšā krāsa, tad, kad jau mēs esam lielās un dziļās nepatikšanās. Aha. Vai ir kas, ko piebilst? Tad daži piekrīt? Saka droši. Nē, man ir cita ideja krāsa. Te var būt jebkura ideja. Es par to domāju, un man ļoti saistās ar zaļo krāsu tikai tāpēc, ka internets ļoti aug. Un tad, kad es iedomājos internetu, es iedomājos kaut kādu augu, kuram ir arī sakņu sistēma, ko mēs neredzam, kur tās saknes vijas, mēs nemaz nezinām, kas tur notiek. Tur būtu arī kaut kas dzīvo, bet tas, ka visu laiku mainās un attīstās uz priekšu. Fantastiska atbilde, tātad kaut kas zaļš, kas visu laiku aug. Vai nevienam no jums nešķiet, ka internetā to risku ir tik daudz, ka, es teiktu, sarkanā gaisma viens iedegās? Kā ir? Man arī vienā krāsā ir grūti pateikt. Jā, sarkanā. Man pirms pie šī jautājuma kaut kas līdzīgs uz to varavīksni vēl man drīzāk atgādina. Zini, kad uz asfalta iztek tāda eļļas peļķa, un tur viss kaut kāds arī, tāda principā varavīksnes krāsas, un tur tāda indīga lilā, bet tikpat tāpat laikā ir arī tāda riktīgi jautri dzeltenīgā kaut kāda krāsa, jo tur ir ļoti daudz dažādas lietas atrodams. Bet nevajag aizmirst, ka veselībai bīstam tomēr tā izlījusi eļļa. Tāds salīdzinājums. Bet ar viņu tikpat labi var arī braukt. Jā, visādos virzienos strādā. Ok. Man šodien arī zilā, jo tiešām telts iedod noskaņu, bet droši vien ir jāuzmanās un jāskatās, kur krāsa kļūst pārāk koša. Tas varētu būt tāds signāls. Ok, nojaucāt visu scenāriju. Man te tagad es biju paredzējis, ka atbildēs, kas sārkans, un tad mēs dosimies pie nākamā jautājuma. Dosimies. Bet es ļoti gribu Stellas atbildi. Stella, kādā krāsā ir internets? Caurspīdīgā. Caurspīdīgā. Īsnībā laikam vispareizāk atbildi, vai ne? Jo internets jau nav gluži nevienā krāsā. Stella, tu esi īsti pragmatiski, kārtīgi izskaidrojusi pieaugušajiem, kā lietas notiek. Malacis, ļoti labi. Bet turpinot par tām krāsām, tātad labi, mēs sapratām dažāds, jo riski ir, tai pašā laikā ir pozitīvās lietas, zaļš, jo aug, zils, jo mēs sapņojam un dažādas vēl citas lietas.
Bet nākamais jautājums ir pavisam vienkārši. Mēs ļoti bieži drošību internetā salīdzinām ar drošību uz ceļa. Bērns nevar piedzimt drošs internetā, tas ir jāiemācās. Tāpat kā ir jāiemācās šņurēt apavus, jāiemācās, kā lietas notiek, ka mēs, neliekam pirkstus pie karstas plīts un tā tālāk. Tāpat mums ir jāiemācās, kā tad uzvesties droši internetā. Es ceru, tagad vajadzēja kaut kādu piekrītu no visiem, jo mēs ticam, ka jūs piekrītat, ka tas ir jāiemācās ļoti labi. Bet jautājums ir, kāpēc vispār tas ir jādara? Varbūt, ka nevajag mācīties, varbūt, ka ir jāļauj kāpt uz tiem grābekļiem un nevajag meklēt, kurā mācību priekšmetā tad to mācīt, nevajag pārmest vecākiem, nevajag vispār, dzīvi dzīvojam, dzīves laikā mācāmies, mums taču arī pieaugušajiem ienāca internets, neviens jau neko nemācīja, kaut kā mēs paši soli pa solim to apguvām. Vai ir jāmāca drošība internetā? Provokatīvs jautājums, bet varbūt, ka šodien mēs varam atbildēt uz to. Droši, lūdzu. Laikmets tāds, jo īpaši pēdējie 5+ gadi, kad, tie kibernoziegumi, dažādi rakstura kibernoziegumi mazāk, gan naudas izteiksmēs, gan morālās izteiksmēs, tā, man liekas, ir šī laikmeta visizteiksmīgākā noziedzība. Jā, bet vai mēs varam no tās pasargāt par to runājot, jo tā mainās tik strauji, mēs nekad nezinām, ko tie krāpnieki atkal ir izdomājuši, vai tiešām mēs par to skolā vai bērndārzā runājot varam pasargāt kādu? Ir viena daļa, kā tehnoloģiju uzņēmumu mūs var pasargāt, bet vienmēr paliek tādi vārti, kas iet caur cilvēku prātu, un tur neviena tehnoloģija tev nepasargās, ja tos vārtus tu atver. Labi, neviens pie vārda neraujas, laikam ar to mācīšanu mums ir, kā ir. Gati, vai tu savām meitām māci par drošību internetā, un tad mēs tūlīt arī pārbaudīsim, vai tu nemānies? Vai es viņām drošību mācu internetā? Viņām no sākuma ir jātiek līdz internetam. Kamēr kas īsti vēl nav pieeja. Šeit tūlītās sāksies 1. klase, šeit drīz būs 4 gadi tikai. Līdz ar to tā pieeja dažādām viedierīcēm un ekrāniem ir stipri ierobežota. Bet ja man vispārībā tā kā jautā, vai tas ir jāmāc, tad, protams, tas būtu jāmāc. Man tur ir kaut kāda, droši vien ir salīdzinājumi ļoti daudz, bet varbūt 2 man lec prātā visvairāk, kad vai mēs mācām bērniem peldēt? Ne, mēs varam viņu iemest tā kā ezerā arī. Un arī peldot izrādās daļa, ja viņus iemet. Dažreiz gadās, un daži arī izpeld. Vai arī tā iespēja mūsiņiem ir tiešām iet līdzi, kārtīgi skatīties, kā varbūt uzlikt kaut kādus ap pleciem un vestītes uzlikt sākumā, un ar laiku mēs viņus varam palaist. Vēl otrs salīdzinājums, vai mēs mācām maziem bērniem rīkoties ar nažiem. Ir 2 varianti, kad mēs esam ar Stēlu arī kā mācījušies griezt ar asajiem nažiem. Neatceros, cik tur bija 2-3 gadi. Bet es biju blakus, es vadīju viņus to roku, rādīju, kas un kā, un ir jāuztais tādu lāči ķepelē, tu neiegriez pirkstos. Un beigās iegriez nedaudz pirkstā. Aizbraucām uz slimnīcu, viss kārtībā, forši piedzīvojums. Bet pēc tam arī tad ar laiku tas pamazām tiek iemācīts. Vai arī otrs variants, mēs varam iegrūst bērnu tajā virtuvē, paši aiziet skatīties televizoru un pateikt, lai sagriež mums burkāns tajā pirmajā reizē. Skatīties, kas notiek. Tu atbildēji tā, kā atbild ik viens kārtīgs vecāks, un es domāju, par to katrs var piekrist. Es neesmu satikusi nevienu mammu vai tēti, kuri saka, nē, mēs nekad bērnam par to nestāstam, lai peld vai griež vai vienalga. Bet kas tad notiek, Gati? It kā visi stāsta, bet kur tad notiek tā lieta, ka nesanāk īsti? Kāpēc joprojām bērni nav droši internetā? Un joprojām mēs redzam, ka notiek dažādas trakas lietas, kuras mēs negribētu, lai notiek. Varbūt tu, un tad es redzu, ka mums jau ir vēl te atbilde zināma. Man droši, es vienmēr likšu to šausmīgi smago atbildības nastu tomēr uz vecākiem. Piedodiet, tas ir drausmīgi atbildīgs, liels, smags uzdevums. Mums pašiem ir konstanti jāmācās bez apstājas. Tāpat mums arī ir jāmācās par internetu algoritmiem un vispārējo un to pašu arī drošību. Man ir liels prieks, ka tagad sociālos tīklos ir uzlikts, tā kā pseido šis likums vai ierobežojums no 13
gadiem drīkst reģistrēties. Jo, mēs tā kā beidzot jau esam sapratuši, ka sociālajie tīkli maziem bērniem nav tā veselīgākā vieta, un viņi ir arī ļoti bīstama. Jo tu nezini, kas tad īstenībā stāv aiz šī profila. Jā, bet jūs zināt, ka ļoti daudz vecāki, mums ir vairāki bijuši pētījumi jau 7-8 gadu vecumā, paši izveido saviem bērniem kontus, jo viņi grib būt influenceri. Kā zālē ir? Vai jūs piekrītat, ka ir jābūt šim vecuma ierobežojumam no 13? Un mēs zinām, ka Austrālijā šobrīd runā jau par lūk, tātad mēs piekrītam tam, ka īstenībā tas ir jāierobežo kā noteikums, jo bērns pats nevarētu to saprast, un īstenībā arī daļa vecāku tātad nesaprot, jo grib, lai bērni kļūtu slaveni jau ļoti, ļoti agrā vecumā. Ko dara pirmskolas izglītības iestādes? Cik daudz jūs runājat par drošību internetā? Mēs izmantojam digitālos mācību materiālus, bet jāsaka, tas viss notiek pieaugušo klātbūtnē. Un līdz ar to šī drošība pat nav apdraudēta, jo klāt ir skolotājs. Un es gribētu teikt par šiem ierobežojumiem, viņi ir obligāti vajadzīgi, jo arī bērnus līdz 7 gadu vecumam mēs neatstājam mājās vienus. Un kā tad viņus internetā atstāt vai vispār kādos sociālos tīklos, tā kā ierobežojumi, es domāju, ka ir ļoti regulējoši, lai nebūtu jāpaļaujās uz to, ka visi pieaugušie ir ļoti atbildīgi. Līga, ko darīt ar bezatbildīgajiem pieaugušajiem? Kādu, protams, šeit lampā nav neviena paša, bet izrādās kaut kur Latvijā kāds tāds dzīvo. Es izstāstīšu stāstu. Mēs pirms daudziem gadiem, tad, kad sākās jau tāda internetu uzplaukums arī bērnu jauniešu vidū, mēs izveidojām spēli Uzvedība LV nosargāt internetā. Un tā bija spēle, kas bija veidota kopā gan ar pedagogiem, gan ar jauniešiem un bērniem, un mums bija atvērto durvju dienas, kad mēs aicinājām vecākus, lai viņi nāk, lai arī stāstītu un informētu un arī mācītos kopā, un uzmaniet, cik vecāki ieradās. Mums ir 18,000 sekotāju. Gati saka 4, 3, nu gan jau tik maz nebija, nu kādi 20 taču bija. Vai, ja tu to saki? Viens. Un tas viens vecāks, kas ieradās, bija brīnišķīga psiholoģe, ar kuru mēs arī sadarbojamies. Un es viņai saku, nu kā tas ir iespējams? Un viņa pateica brīnišķīgu frāzi, ko es tagad arī nesu sev līdzi. Viņa saka, zini, Līga, ka internets ir kā digitālā aukle, ar ko vecāki noslēdz līgumu. Un šis līgums skan tā, ka tu pieskatīsi manu bērnu, bet es neprasīšu, ko viņš dara internetā. Jā, šī frāze ir dzirdēta. Labi. Tu negribi komentēt, ko darīt ar to frāzi? Nē, kāpēc? Lai katrs dzīvo tālāk ar šo, ja? Jā, mums nevajag visu atrisināt, mums vajag vienkārši. Jā, bet tā ir problēma. Tā ir problēma, jā. Dārta, tev ir mamma noteikti no pirmās dienas stāstījusi par drošību internetā, vai ne? Un tu noteikti jūties droša. Pilnīgi noteikti, ka nē. Tātad internets, man, protams, arī ir stāstīts, skolā stāstīts, mamma spēle uztaisa par drošību internetā. Tā ir pilnīgi savādāka pieredze nekā satikt un redzēt šīs situācijas. Un es teikšu godīgi par to interneta aukli. Puse no manām zināšanām, no manām bailēm no interneta sākās tieši internetā, skatoties video, kas notiek ar cilvēkiem. Nu, kaut kādi sociālai testi, ka bērnam iemāca nesatikties, tāpēc, ka tiek izveidota satikšanās ar nepazīstamu cilvēku, ka bērns pats ir to sarunājis, bet, ka viņš satiek savus vecākus patiesībā. Un es sāku aizdomāties, tāpēc, ka es veidoju draudzības internetā ļoti daudzas, un kas notiktu, ja es satiktu savu mammu, un viņa pasītos vīlusies man acīs, un tas man bija ļoti bail. Mīļie vecāki, šī ir pirmā recepte šodien. Ja veidojiet draudzības, ejiet tikties ar saviem bērniem, un viņi būs ļoti tā kā izmācīti tā nedarīt. Ja? Super, bet ļoti labs stāsts. Vai kāds vēl vēlas ko piebilst, ko darīt ar šiem vecākiem? Jo mēs arī redzam, liela daļa Latvijas vecāku, un mēs zinām arī statistiku, tagad datus nesauksim, nopērk planšeti, tiešām savu planšeti bērnam 2-3 gadu vecumā, Gatis vēl to, es saprotu, nav izdarījis, un tiešām šīs digitālās auklas funkcijas ar prieku nodod digitālajām ierīcēm. Ko darīt? Man ir viens life hacks. Nu, īstenībā jau žēl arī tos vecākus. Viņiem ir grūti būt par tiem helikopteriem, ko viņš dara internetā, ko viņš ēd, kādas viņam atzīmes. Jā, viss tas atbildības loks ir tik plašs. Nu, tad tā programma minimums, ko mēs varam izdarīt, ir
ir izmantot tehnoloģiju iespējas, jo gan iekārtu operētāju sistēmās, bet ja kādam tas ir pa sarežģīti, ir arī tagad dažādas šīs te, sauksim tās par vīrusu programmām, kas ir tie drošības risinājumi, kurus arī dažādu sakaru operatori nodrošina. Arī tam ir drošības risinājums, un tieši šīs drošības risinājums, tad tajā tu uzliec iestatījums jau ierobežojot to loku, kur tavs bērns var tikt, cik ilgi viņš var lietot ierīces, un tad tu vismaz to lielāko risku tu esi atgaiņājis, un tad jau tas atbildības loks drusciņi arī samazinās. Bet tas nav grūti tehnoloģiski, nav tā, ka viena liela daļa vecāku saka, es taču to neprotu. Tur tā lieta, ja varbūt kaut kādu laiku atpakaļ tev bija diezgan labi jāorientējās dažādu ierīču, operētāju sistēmās, tad tagad tie vīrusi, tās vīrusu ķērāja programmas, viņas tur sākumā caur tādu dialogu tevi izved cauri, ko tu gribi attiecībā uz šito, ko tu gribi attiecībā uz šito, tev nav jābūt tehnoloģiski advancētam, lai to varētu izdarīt. Ok. Labi, nākamais jautājums, kuru es ļoti gribu uzdot izrietot no visa, kas līdz šim ir runāts. Mēs pieaugušie bieži vien bērnus biedējam. Mēs sakam, ja tu tur aizies ar kādu svešinieku tikties, tad tur būs trakas lietas un tā tālāk. Kas ir tas stulbākais, bet tā pilnīgi godīgi, tas pats muļķīgākais bieds, ko jūs esat dzirdējuši no citiem pieaugušajiem vai arī teikuši paši? Dārta, es domāju, noteikti ir dzirdēts, bet varbūt arī paši pieaugušie var godīgi pateikt, kas tas ir, un arī zāle var teikt, ko jūs sakat saviem bērniem, lai viņi nedarītu muļķības internetā. Jo vislielākais bieds, ko es esmu dzirdējis, es atslēgšu internetu vai atņemšu tev telefonu. Tas ir tas, laikam, visbiežāk dzirdētais. Reku piekrīt man, ka šitais ir tas, kas tiek teikts. Skaidrs, kas vēl? Ko vēl mēs stāstām? Lai bērnus it kā pasargātu, bet tajā pašā laikā, īstenībā jau neko neiemācam. Līga? Zin kā, es arī bērniem esmu daudz stāstījusi, tā kā es arī pati risinu gadījumus skolā, un mēs redzam ļoti daudz skarbus stāstus par to, kā meitenes draudzenes safotografējas, un tajā brīdī, kad notiek šī sastrīdēšanās, tad labākās draudzenes aizsūta kailfoto visai klasē, un tas aiziet, un es arī atļaujos, un bērni arī zina, kas atnāk mājās, un es saku viņiem, man ir stāsts, jo tāpēc, ka tomēr redzēt, ka daudz dažādas riskantas lietas notiek blakus, ir labāk tiešām mācīties no tā, nekā no paša pieredzes, un arī tas ir, ņemot vērā, ka internets tik ārkārtīgi plašs un sazarots, tie notikumi un riski un nianses ir tik ārkārtīgi daudz un dažādas, ka tu pat sēžot vakarā pie tējas, tu nevari izstāstīt visus iespējamos riskus. Tā ir, bet Līga, ko darīt? Es sarunās ar vecākiem bieži dzirdu, kā es meitai tagad teikšu, ko tas onkulis ar to tavu bildi tur dara vai vēl, kā pastāstīt, kā tu izskaidrot Stellai, kāpēc nesūtīt šīs bildes? Es izstāstīšu, ko mēs darījām ar vienu klasi, kur meitenes tiešām tādā sociāla spiediena ietekmē bija izveidojušas Instagrama kontus, un viņas lika tiešām ļoti atklātas fotogrāfijas. Mēs tajā pašā klasē ar meitenēm apsēdāmies un teicām, paskatāmies tagad, kas ir jūsu sekotāji. Un tad, kad viņi ieraudzīja, ka starp šiem simtiem laiku ir tiešām šie vīrieši, kādus arī rāda reklāmās, un viņi nemaz necenšas izlikties, tad viņas arī sajūtās, ka patiesībā tā ir tāda izģērbšanās pieaugušu vīriešu priekšā. Un es redzēju viņa acīs, ka šajā brīdī tas bija daudz spilgtāks tāds piemērs un arī mācība, nekā vienkārši arī stāstīt. Jā, vai vēl kāds vēlas komentēt? Man šķiet, klausoties arī Līgas, domāju, ir svarīgi runāt laicīgi, lai nav tā, ka vecākam ir tas vienīgais drauds, atslēgšu internetu, noņemšu telefonu, jo, man liekas, tie draudi, viņi strādā pretēji. Bet, ja ir laiks pie tēs par šīm lietām dalīties, es domāju, ka viņas ir ļoti vērtīgas, un bērni to dzird un saprot, vai ne? Jā, Gati, teiksi ko? Jo šis jau, par ko tu mini, ir
ir tas novērojums, ka bērni tos telefonus, visus rīkus un sociālos tīklus, viņos pazūd mājās aiz garlaicības bieži vien. Tajā brīdī, tad, kad vecāki iesaistās, hei, davai aizējam kaut kādu spēli paspēlēt, pat ja viņi ir stulbi, es atvainojos, tik un tā tas ir labāk nekā sēdēt. Tur kaut kādas spēlītas un vispārējo. Tā kā arī bērni īstenībā, varbūt viņi to nestāstīs, tīpaši pēc 12 gadiem, ja tur sākās visu tīņu gadi, viņi neteiks, es gribu ar tevi pavadīt laiku, un es tevi mīlu, mammu, bet tas izskan arvien retāk droši vien, bet viņi grib ar mums pavadīt to laiku. Tu jautāji, Lien, par to, kādus draudus es esmu stāstījis. Jā. Daudz neko es neesmu stāstījis. Vēl kamēr kas nav bijuši tie varianti. Bet ir bijušas, arī tās reizes, kad man ir mājās pārāk daudz darbi un meitenes aizsēžās pie multenēm. Un saka, ka ir jābeidz un negrib beigt. Saka, jābeidz, negrib beigt, nevar izslēgt. Nu, tur, protams, ir tā viņu smadzeņu pieredze daiva ir pārņemta. Un ir ārkārtīgi grūti tam visam pretoties, bet es viņām stāstīju laikam par to, ka tie bērni, kuri tā kā visu laiku skatās ekrānos, viņi ir truli, viņi izskatās kā zombiji, un ja viņi visu laiku tikai skatās ekrānos un ēd čipšus, tad viņi ir resni. Tas ir tas, kā es viņus biedēju. Šis tiešām izklausās pēc biedēšanas. Es domāju, Līgai uzreiz būtu ko piebilst, ka īsti jau korekti laikam nebūtu šādi. Līga, ko darīt Gatim? Turpināt šitā biedēt vai kaut ko darīt savādāk? Gatis pateica brīnišķīgu tēzi par čipsiem. Es nekomentēšu, jo tāpēc, ka tiešām tu zini savus bērnus un tu zini, kas arī viņiem strādā, jo mēs varam dot, tā kā tā valoda ir jāatrod ar katru, bet Gata atslēgas vārdi bija tieši tajā, ka tajā brīdī, tad, kad pasaule būs interesantāka nekā virtuālā pasaule, tajā brīdī, tad, kad bērniem būs ļoti daudz aizraujošas lietas, ko darīt ārpus ekrāniem, tad pasaule mainīsies, ja, jo šeit ir vēl viena tāda bīstama lieta, kas notiek ar vecākiem, ka mēs jau biedējam ne tikai par riskiem internetā, mēs jau biedējam par riskiem uz ielas ir zagļi, ja, un tagad tu pagalmā tālāk par pagalmu nē, ja, un sanāk tā, ka vecākiem un arī bērniem sāk šķist, ka tiešām sēdēt uz vietas, nekustēties un skatīties internetā ir drošāk nekā kaut kur doties ārā un satikt draugus un konfliktēt un iemācīties sadarboties. Un līdz ar to mūsu kā vecāku pienākums ir iedot šo sarakstu un iedot arī šo prasmi ar aizraujošajām lietām, ko darīt tajā brīdī, tad, kad visi ekrāni ir izslēgti, jo ja bērni skatīsies sienās un viņiem nebūs ko darīt, kas notiks, es ap citu zinu, mums uz atvērtajām dienām atnāca māsa ar brāli, un kamēr vecāki strādāja ar spēlēm, viņi man pačukstēja, viņi teica, Līga, zini ko mēs darām? Tad, kad vecāki mums atņem internetu, mēs sākam kasīties tik ļoti skaļi, ka viņi mums atdod internetu atpakaļ. Nu, bērni piemērojas situācijai. Dārta, tev ir kas piebilstams? Jā, jo es pilnībā piekrītu par to, man nav atņemts telefons, bet man ir bijuši stāsti par to, ka maniem klases biedriem atņem telefonu, ja viņi ir kaut ko sliktu izdarījuši. Un tas, ko viņi dara, viņiem atņem to telefonu, viņiem vairs nav sociālā saikne ar šiem dažiem cilvēkiem, ar ko viņi sarakstās. Tas nenozīmē, ka viņi vairs nesarakstīsies. Viņi vai nu sagaidīs, vai viņi atradīs veidu, kā dabūt atpakaļ šo saikni, un tā saikne paliks vēl stiprāka, jo tagad reku ir vecāks, kurš mēģina mūs izšķirt. Bet kāpēc pieaugušie tā dara, tavuprāt? Tāpēc, ka tas dod, manuprāt, ilūziju, ka telefonā es atņemšu, un tad vienkārši tam bērnam vairs tas nav. Tas bērns tagad izdomās, ka viss es aiziešu, un es esmu vesels, un es iziešu lasīšu grāmatas tagad. Jā. Jā. Bet ko teikt šādiem vecākiem? Tu teici, tev draugiem tā ir bijis. Nu, kā viņi risina to jautājumu? Tiem draugiem viņi neatrisināja to jautājumu ar vecākiem. Tur tagad ir ļoti grūti, bet es pat nezinu, liekas, vienkārši ir tas, ko teici par to sarakstu, ka vienkārši jāsāk radīt jauni tāda paša līmeņa piedzīvojumi kopā. Tas ir tas vistuvākais. Un tam noteikti palīdz arī noteikumi ģimenē, kas ir izrunāti, kad tad mēs vai pie pusdienu galda mums ir vai nav atļauts tas telefons, vai uz vannas istabu mēs ņemam līdzi telefonu, vai tomēr atstājam ārpusē, jo tas ir viens no riska situācijām, kā diemžēl šīs bildes arī top.
Varbūt par noteikumiem mazliet vairāk, vai ko darīt šajās ģimenēs, jo skolā ir skaidrs kastīta pie durvīm, nu un tad mums šķiet, ka jautājums ir atrisināts. Tagad visi ļoti mācās cītīgi matemātiku. Ko darīt ģimenēs? Ienākam iekšā kastītes pie durvīm noliekam, vai kā rīkojamies? Es domāju, noteikumos jāsāk ar to, ko mēs daram, nevis nedaram. Un tad, ja mums akcents būs par interesantām spēlēm, par kopīgi pavadīt laiku, kopīgām vakariņām, vienkārši tas aizliegumu klāsts samazināsies. Jo, man liekas, katrs aizliegums, jo katram pusaudzī būtu goda lieta viņu pārkāpt. Jā. Labi, tātad visu laiku mēs mājās spēlējamies, lai visu laiku ir interesanti. Tāda ir tā doma. Ne tikai spēlējamies. Ēdam, vēl ēdam. Jā, kopīgas vakariņas, viņas var būt garākas, varbūt kā pusdienas un daudz dažādas citas aktivitātes. Grūti. Tas izklausās pēc grūti. Jā, man liekas, ka dienas beigās jau, tā kā jebkurā citā jomā, bērni jau beigās nokopēs vecākus. To, ko dara vecāki, kāda ir vecāku paraduma, bērni tos pārņems, un tur tas skaties, klausies manos vārdos, neskaties manos darbos, nestrādās. Bet tas, kas man liekas, ir ļoti, ļoti būtiski, šīs te, dažādi apdraudējuma situācijas. Varbūt šeit vairāk, teiksim, kaut kā tādas finanšu risku situācijas. Tās jau arī notiek arī ar pieaugušajiem. Un kas ir būtiski, ir dalīties ar to savu pieredzi par uzspiesto linku, par ievadītajiem datiem, par to, kas notika tālāk, pazaudēju naudu, nepazaudēju naudu, nobloķēju kontu, nozaga paroli, stāstīt to ikdienā bērniem, to savu pieredzi. Un tas ir tas realitātes moments, kad ir nevis kaut kur abstraktas briesmas tur ārā, bet pasies, mammai tā bija. Un tur uzreiz ir tāda dzirkstela uzreiz savādāk pielec. Jā, tu jau minēji ļoti labi to, ka īstenībā arī pieaugušie taču kļūdās un dažādas briesmu lietas. Ātrais aplis, trakākā lieta, kas ar jums katru pašu ir notikusi internetā, jālīga, jāprot atzīt taču arī savas tādas kļūdas. Man vajag padomāt. Bet vai kāds uzreiz var pateikt, traka lieta, kas ir notikusi, jo mēs visu laiku bērniem radam ilūziju, ka mēs pieaugušie jau gan zinām, ko tur darīt un kā tām lietām jānotiek. Taču nav tā. Mēs arī paši nonākam dažādās bīstamās situācijās. Līga ir izdomājis, vai... Es atcerējos, tas varbūt nav tieši saistīts ar internetu, bet tas ir saistīts ar internetu. Kā es Dārtai gandrīz nopirku ļoti dārgus zābaciņus. Es ieraudzīju Andelē zābaciņus, un es ļoti steidzos, un tur bija tāda steidzama situācija, un es vēlējos nopirkt zābaciņus par 10 eiro, un es nepamanīju, ka es neieliku komatu. Būtu sanācis stipri daudz nulļu. Man sanāca, es aizsūtīju 1000 eiro, un tas bija zibmaksājums. Tas nozīmē, ka tie 1000 eiro aizgāja, un šajā brīdī, protams, tas ir atkarīgs, protams, no šī pārdevējas godaprāta, jā, un viņa teica, ka viņa esot bijis ļoti patīkami pārsteigta. un jā, tad viņa atskaitīja atpakaļ to iztrūkumu, bet šis arī bija situācija, ka es aizgāju mājās un es bērniem pastāstīju, redziet, kā man notika. Es steidzos, bija tumšs bija ziema, un man likās, ka es ļoti, ļoti ātri izdarīšu ļoti, ļoti labu darbu bērniem. Un atslēgas vārds steiga. Tas ir atslēgas vārds, kas visu laiku izskan digitālās drošības sakarā. Mēs steidzamies, ja mums lēnām ļautu padomāt, mēs nekad tā neizdarītu. Jā, un arī, tas arī šī steidzināšana arī tiek mākslīgi veicināta kiberpasaulē, kad tā darbojas mārketings pēc tūlīt, jo savādāk nebūs. Super, Dārta, tavs stāsts. Sliktākā lieta, kas ar tevi ir notikusi internetā. Bīstamākā, trakākā. Cik šausmīgi. Man ir divas. Pirmā ir divas vienādi trakas lietas, tāpēc man bija grūti izdomāt. Pirmā nav tik traka, bet vienā brīdī, tad, kad tur prasa sīkdatnes kaut kādā mājaslapā, automātiski jau zina, kur spiest pogu, lai tā kā atteiktu. Un es tā kā nospiedu, un es redzēju, ka tur mans ēpasts, bet tā kā, viss ok, tas ir varbūt automātiski, un es pat nepadomāju, un man sāka sūtīt visādas ziņas, un man kaut kā viņi bija dabūjuši arī man telefonu numuru, un katra ziņa maksāja, mazu cenu 5 centi no mana, bet tas bija mazais. Otrs, kas ir interesantāks, ir tas, ka es izveidoju ļoti tuvu draudzību, tas cilvēks zināja, kur es dzīvoju, plus mīnus Latvijā, apmēram lokācija, atrašanās vietu. Un notika tā, ka mana cita draudzene ļoti sastrīdējās ar to cilvēku. Es pat nebiju iesaistīta tajā konfliktā,
bet šis cilvēks mani nobloķēja, ja tas ir no citas valsts. Es neesmu nekad satikusi to cilvēku, es nezinu, cik tam cilvēkam patiesībā ir gadi, kas viņš teorētiski patiesībā ir, un viņam ir visa šī informācija par mani, kas varbūt kādreiz nonāks kaut kur, kur es nevēlos, lai tas nonāk. Bet kāpēc ar viņu draudzējies? Vienāda spēle, viena datorspēle, viena datorspēļu grupa, mēs vienkārši spēlējām kopā, un tad rodas ilūzija, ka es ļoti pazīstu to cilvēku un jūtas droši. Es jau nezinu, varbūt viņiem jau saka man arī savus datus, bet viņi jau var nofeikot. Viņi var vienkārši izlikties, ka viņi saka patiesos. Nevar zināt. Jā, tu skāri ļoti svarīgu tēmu. Visi jau grib ticēt, ka visi pasaulē ir labi un godīgi, un tas ir jāiemācās, ka laikam ne visi tādi ir. Labi, Stella, vai tev ir kāds trakais stāsts? Kas ar tevi ir noticis internetā kādreiz, kad tētis ir saukts palīgā? Bet ko tu dari brīdī, ja tu nesaproti? Tur izlaic kāds ziņojums, tu īsti nezini, kā rīkoties, tu droši spied pati vai tomēr sauc kādu pieaugušo palīgā? Kā pareizi darīt, tavuprāt? Stelē nav nejausmas, par ko tu runā. Jo viss nav paziņojumi. Viņa nav tikusi tik tālu. Tas tēta stingrais, tā kā tvēriens ir. Tētis ir digitālā mārketinga speciālists, kura profesija ir pārzināt visu to tēmu un zināt, interesēties par to, ka visu šo sociālo tīklu īpašnieki saviem bērniem pērk podziņtelefonus un vispārībā neļauj viņiem būt šajos sociālos tīklos, jo viņi zina, kā tas strādā. Šīm meitenēm arī tā līdzīgi ir paveicies. Viņas, Stella zina, kas ir YouTube, zina, kas ir Netflix un Spotify. Un ChatGPT, un mēs tur Gemini jokojamies, un tās vēl tik tālajā. Bet kad Stella iemācīsies meklēt informāciju, piemēram, cikos atver zoodārzu, vai cik maksā biļete uz kino, kad tas gata notiks, tavuprāt? Kad tam ir jānotiek? Tādā kārtīgā ģimenē, kur tētis ir tik zinošs. Pēc dažiem gadiem. Pēc cik? Tās ir 1. klase, un es stipri domāju par to, vai telefons ir reāli vajadzīgs. Visdrīzāk, ka nē, jo ir skola arī tāda, kur 1. un 2. klase tad principā neeksistē. Paldies tev, vecīt. Kāds man arī piekrīt. Un par tiem bīstamajiem stāstiem, Stelai reāli nav ko stāstīt. Nav viņai vēl bijušas tās situācijas, paldies Dievam. Es zinu, ka mani kaut kā personas dati ir noplūduši, un tad man vienu reizi, kad es braucu mājās tramvajā, iekāpjot, man uzzvanīja it kā policijas darbinieks, un kāds 20 minūtes mēs norunājām. Un tad vēl ēpasts atsūtīja ar kaut kādām manām bildēm un iesniegumiem un tam līdzīgi. Ļoti pārliecinoši, goda vārds. Tāpēc kaut kā sapratu, nē, šis kaut kā, skaties, no kāda ēpasta ir atsūtīts, cik ļoti tā kā īsti ir tā informācija un kaut kā ir tomēr pāris tos sarkanos karodziņus, es arī tajā sarunā tā kā sadzirdēju. Es neaizsūtīju tā kā savus kartes datus, piemēram. Bet tālu nebija. Jā, šī krāpšana nav šīs dienas tēma, bet ir skaidrs, ka tā ir klātesoša. Arī seniori krīt par upuriem, īpaši seniori arī ticot cilvēkiem. Agata, vai tu stāstīsi mums kaut ko? Nebūs. Vai būs? Tētis tevi sargā pagaidām. Tas ir ļoti, ļoti skaisti, manuprāt. Daina? Man laikam pirms diezgan daudz gadiem, kādiem 8, es nospiedu uz kādu linku ēpastā un izgāju ēpastu uz visiem maniem kontaktiem. Man tik ilgi bija jāpaskaidro, ka es neko neesmu sūtījusi. Es saņēmu tādus mazliet uzbrukums no saviem draugiem, jo viņi man teica, ka es neesmu akceptējis, ka tu kaut ko dalies, un man tā bija diezgan rūgta pieredze. Un kopš es sekoju Elvisam Strasdiņam, es domāju, ka tas ir ļoti labs skolotājs, kas internetā parāda par to, kas var notikt, jo viņš tur ļoti labi eksperimentē, rāda un dalās. Un, protams, par to steigu runājot, man ir nācies, ka es WhatsAppā nosūtu ne tam adresātam to ziņu. Un tad labi, kad ir opcija izdzēst, bet ir diezgan smieklīgi, ka nepaspēj izdzēst, un tas cilvēks atbild kaut ko citu, un tad es saprotu, ko ir izdarījusi mana steiga. Jā, bet nedod tālāk. Man tomēr tev jautājums. Es domāju, daudzi klātsošie grib dzirdēt tavas kā pedagoga domas skola un mobilais telefons, kas septembrī aktualizēsies, manuprāt, ļoti daudz. Es domāju, skolā nav jābūt mobilam telefonam. Pat, ja bērni meklē informāciju.
Tad tas ir speciāls uzdevums, un tad tas ir, tā kā ieplānots un to organizē un dara. Protams, aizliegumi nekad nestrādājas, jo to esmu pieminējis vairāk kārt. Tad tas ir tiešām organizēti, ja tas tā tiešām konkrētajā stundā ir nepieciešams. Bet tā laika pavadīšanai skolā noteikti ir. Bet daudz vecāku arguments ir, bet es uztraucos, ja es nevaru savu bērnu sazvanīt katru mīļu mirkli. Skolā, tad jautājums, ko vecāks dara, bērnam skolā ir jāmācās. Tieši tāpat kā bērndārs teritorija ir pasargāta no mobiliem telefoniem, jo vecāki atved bērnus un paņem, un tur nav vispār nekādas vajadzības. Bet tā pašā laikā, protams, saprātīgi izmantot šos digitālos materiālus ar tāfelēm, ar tā atkal pieaugušo vadībā. Iemācot to darīt, nevis vienkārši iedodot ierīces. Pretī. Adriāna, ko tu teiksi? Es domāju, ka es esmu diezgan uztrenēta, un arī jau pat drusciņ tajā otrā galā es svaigi izdzēsu tā kā skolas klases vecāku čata, uzaicinājumu pievienoties vecāku čatam, es domāju, kaut kāds svešs numurs kaut kādā grupā, delete. Un tad pēc tam meita prasa, mamma, tu samaksāji naudu par ekskursiju, tur tajās klases, tajā čatā tur bija delete. Un arī mums, jo mums darbā burtiski pa pāris nedēļām mums atnāk treniņu pikšķers. E-pasts, kas izstās ļoti reāls, bet kas īstenībā ir treniņu pikšķers. Bet neskatoties pat uz visu šito trenēšanu, ir bijusi situācija, kur es tajos, kur vairs tagad nevar saprast, tas ir īstais kurjers, neīstais kurjers, kas tev kaut kādu tur ziņu sūta. Un es esmu sākusi vadīt datus, pa laimi attapusies. Bet kas notiek situācijā, kad tu esi kaut vai pa pusei uzķēries, tev burtiski tuvākajās dienās un nedēļās tev bombī no visām pusēm ar desmitiem citu pikšķeru un mākslīgu ziņu, jo tur viņi tā kā kaut kāds tas algoritms ir, kas saskat to tavu perspektīvu. Jā, protams, un tu esi viegls mērķis, un visi jau arī grib noteikti nopelnīt un dabūt visādus labumus no tevis. Super! Nākamais jautājums ļoti provokatīvs. Daudzi saka, bez interneta dzīve nav mūsdienās iedomājama, un internets rada mieru, tu vari visu dienas stresu caur to kaut kādā veidā pārstrādāt, tu atrodi draugus, viss tur ir lieliski, vienkārši zelta dzīve, labākās stundas dzīvē ir tās, kuras ir pavadītas internetā. Tā daudz saka, protams, jūs nē, tāpēc jūs esat šeit aicināti, tur arī klātesošie noteikti nē, bet patiesībā mēs zinām, ka sabiedrība ir ļoti sadalījusies. Ir tiešām atkarīgi cilvēki, kas stundām pavada laiku, un arī pētījumi liecina, ka jaunieši vidēji 6 līdz pat līdz 10 stundas pavada arī Latvijā internetā. Bērni sākot jau no 6-7 gadu vecuma 1 līdz 3 stundas, tas laiks ir liels. Un tēlot, ka tā tas nav un tas mūs neskar būt muļķīgi. Ir pilnīgi skaidrs, lai kāda būtu mūsu attieksme, daļa sabiedrības dzīvo tīklos, dzīvo digitālajā vidē. Kāpēc? Vai tiešām tās spēles ģimenē, kārtīgi noteikumi, interesanti pavadīts laiks atrisinātu šo situāciju? Vai kas cits mums tik ļoti pietrūkst, ko mēs tik ļoti meklējam šai internetā? Lai kā tu līgi uz mani skatītos, tev noteikti ir jābūt atbildēji. Es domāju, ka Dārta ir atbilde. Un es iedošu tādu savu perspektīvu. Es domāju, viens ir šis te digitālā identitāte, jo internetā ir ļoti viegli izveidot savu identitāti un miedarboties un veidot tēlu, un tajā brīdī, tad, kad kaut kas noiet greizi, tu vienkārši izdzēsies un veido savu jauno digitālo tēlu. Dzīvē tas ir daudz grūtāk, jo tāpēc, ka tajā brīdī, tad, kad tu esi kopā ar draugiem, tad draugi tev kādā brīdī būs kaitinoši, ja? Tu nevari vienkārši izdzēsties ārā tu vari aiziet no ballītes, ja? Bet no vienas, otrās, trešās. Un tev gribās, lai tevi cilvēki uztver kā vislabāko, visforšāko, draudzīgāko, bet tu taču redzi viņu acīs, ka viņi tomēr saprot, ka tu neesi ne tik gudrs, ne tik pievilcīgs un varbūt arī viegli kaitinošs. Un ir grūti, jo tāpēc, ka dzīvē ir jāpiepūlās. Internets tomēr ir daudz, daudz vienkāršāks. Un tas rada tādu maģisku atkarību, jo tāpēc, ka jo mazāk tu esi sabiedrībā, jo vairāk tev arī šīs sociālās prasmes zūd, un tu aizvien mazāk un mazāk arī pratīsi sarunāties, uzsākt sarunu, uzrunāt svešus cilvēkus un veidot jaunas draudzības.
Tas nozīmē, ka varbūt mums pašiem vienam pret otru ir jākļūst jaukākiem. Jāsaka vairāk labas lietas, jāsaka, ka mani galīgi nekaitina tas, ko tu saki. Vai mēs cilvēki kļūstot labāki varētu mazināt citu cilvēku atkarību pavadīt laiku internetā? Mums noteikti vajadzētu kļūt laipnākiem. Laipnākiem, jā. Mums pat, jā. Un te ir atkal šie te kiberdrošības riski ārkārtīgi, ja, ko mēs arī redzam arī vājāšanu internetā, jo šeit ir arī otrā puse, jo redzi, kā tajā brīdī, tad, kad es tagad ar tevi runājos, es skatos tavā sejā un es redzu, vai tev patīk tas, ko es saku, vai tev nepatīk tas, ko es saku. Jā, un vai tas tevi sāpina, vai, piemēram, bet internetā tu vari rakstīt visdraņķīgākās lietas, un tu neredzi šo emocionālo reakciju, tu redzi apkārtējo aculiecinieku reakciju, ka viņiem tā atbilde ir ļoti jautra, atbalstoša, un tev gribās vēl vairāk darīt draņķīgas lietas. Ja, tā kā šī ir lejupējošā spirāle un augšupējošā spirāle, bet jebkurā gadījumā tā atkarība ir ļoti liela, ievelkoša. Un arī kauna sajūta esot internetā daudz mazāk, jo dzīvē tu tās rupjības tā neraksti, kā internetā ar prieku tu to dari. Ok, ne par tevi, tas ir par tiem komentētājiem šausmīgajiem. Dārta, tev esot atbilde. Nu, tad mēs gribam dzirdēt, kā rīkoties. Jo man liekas, tu ļoti, ļoti labi izstāstīji jau pilnīgi visu. Es teikšu godīgi, man personīgi ir ļoti interesanti internetā, tāpēc, ka es jūtu tikpat daudz sociālo trauksmu, tāpēc, ka es esmu trauksmīgs cilvēks, man ir ļoti bail no cilvēkiem, bet internetā, videospēlēs es arī to izjūtu, kas ir ļoti dīvaini un es tā negribētu. Bet tas iedod tomēr to drošības sajūtu. Tāpēc, ka arī, ja es nonāku situācijā, spēlējot kaut kādu visrandomāko spēli, runājot ar visrandomākajiem cilvēkiem, kas man pēkšņi kaut kas nepatīk, es vienkārši aizvaru Alt F4 spēli ciet, varu no jauna vaļā citi cilvēki, viņi ir jaukāki, viņi nesaka sliktas lietas, tā kā tas ir, tā ir tāda lieta, ko nevar atdarināt internetā, kas ir tik grūti to pieņemt dažreiz. Tātad internetā tu jūties drošāk kā reālajā dzīvē? Daži ļoti bieži, jā. Ļoti bieži, jā, bet nevienmēr. Nevienmēr, Aha. jā. Stella, nu gan tev būs jāatbild. Kas tev patīk? Tu jau teici, tu skaties multenes, tev teici arī tur kaut ko ik pa brīdim parāda. Kāpēc tev patīk tas internets? Vai tu pilnīgi mierīgi varētu dzīvot bez interneta? Kā ir? Varētu dzīvot bez interneta. Tu varētu dzīvot. Tu lasītu grāmatas, krāsotu, visādus zīmējumus zīmētu, vai ne? Aha, Jā. Super. Gati, vai arī tu varētu dzīvot bez interneta? Es varu teikt, ka manas dzīves labākie brīži ir notikuši bez interneta, jā. Lūk. Es neprasīšu, kuri tie ir, bet tātad tu nepiekrīti apgalvojumam, ka dzīves labākie brīži ir tikai un vienīgi internetā. Tev tā nav. Viņi ir, manas dzīves labākie brīži ir bijuši tad, kad ļoti ilgu laiku es esmu bijis prom no interneta. Pēdējos gados ir parādījusies tāda trendīga lieta kā digitālais detoks. Tā kā diennakti, 2 diennaktis, nedēļu paņemt tā kā vispārībā bez nekādiem ekrāniem, nekur nesaistīti. Tā ir pārpasaulīga sajūta. Mēs atkal jūtam, mēs redzam, mēs dzirdam vairāk. Tas ir tik iespaidīgi. Klausies, sajūties tā kā bioloģisks cilvēks atkal. Wow, bet kāpēc tu atkal sāc tad ar tām ierīcēm? Ja tu to laimes sajūtu esi dabūjis, ka tā ir labāk, kas tad notiek? Nu, diemžēl es dzīvoju šajā sabiedrībā, un man ir kaut kādā ziņā jāpiekrīt šīs sabiedrības noteikumiem. Mums ir izstrādāts jau veidi, kā mēs sadarbojamies, kā mēs strādājam. Es esmu Instagram pēdējo 10 gadu laikā kaut kāds 5-6 reizes uzinstalējis, tikai tāpēc, ka man tur ir darba lietas. Nu, ir dažādi uzskati, ir cilvēki, kur uzskata, ka vienu dienu kāds izslēgs to internetu, un tad tas viss arī beigsies. Un tad, nu, jūs redzēsiet, kā būs dzīvot šai pasaulē. Tā kā man ik pa brīdim pavīd šīs domas, ka, nu, īstenībā mēs neviens nezinām, kā būs, vai tas ir labi vai slikti un tā tālāk. Super, bet tu zini, kā ir digitālajā detoksā, un ir labi. Es atceros vienreiz, tur detoksējos, neatceros, cik jau ilgs laiks bija pagājis. Un es sēžu. Un man asaras birst no tā par kaut kādiem tur sapņiem brīnišķīgiem un skaistiem. Un cik forši labi es jūtos bez visu šitā. Aha. Kaut varētu tā ilgāk, bet diemžēl tad mēs atgriežamies pienāk pirmdiena. Vai vēl kādam zālē ir bijis digitālais detoks nopietni? Jo man liekas, ka Gatis te ir mums...
Jūs piekrītat, ir bijis digitālais detoks? Super. 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 Jā, kāpēc moka rada to trauksmi, visas tur tās sliktās ziņas? Jā. Aha. Jā, cilvēks sūdzas par to, bet nevar pārstāt, tā ir atkarība, un atkarības ir jāārstē, tā kā, mīļie draugi, ņemiet tos detoks, tā viņš saucās. Detoks. Detoks, tagad es uzzināju, es atbraucu te, lai kaut ko uzzinātu. Nu re, pirmā lieta ir skaidra, digitālais detoks ir jāpiekopj. Vai vēl kādam kāds padoms? Kāda situācija? Nu, ir tās atkarības, nu, jums ir taisnība, ir atkarības, un mēs neskapēc vienmēr domājam, ka tikai bērniem ir atkarības, nu, muļķības, arī lielai daļai pieaugušo tās ir. Daina, internets labākās minūtes tavā dienas gaitā, vai tā ir vai nav? Nav, un es domāju, tu teici pirmīgi, ka stresu izlādēt, man liekas, tur var stresu iegūt, jo tikpat, cik mēs tur varam savu identitāti veidot, mēs arī varam saņemt negatīvus komentārus, man liekas, tas ir ļoti daudz internetā. To stresu noņemot tieši tā glāstīšana, tas esot tāpat kā glāstīt suni vai kaķi, un tikai spalvas nekrīt, esot labāk nav jātīra. Nē, nu tur tās istaba jātīra pēc tam un ārā jāved tas telefons, tomēr mazāk rūpes prasa. Ok. Bet digitālais detoks tā ir laba doma, jā. Bet darbā grūti būtu bez interneta. Jā, nu tas, nu, ko Gatis teica, ka tu vienkārši atgriezies, jo nu nav jau citas iespējas funkcionēt šajā sabiedrībā. Tet nostāja labākās minūtes. Jums jau gribētos, vai ne, lai viss notiktu tā digitālajā vidē kārtīgi tomēr. Nu, tarifs nav piesaistīts datu patēriņam, tā kā, nu, tā īstenībā mums ir viena alga, bet īstenībā es personīgi neticu aizliegumiem un ierobežojumiem, un arī tad, redz, mēs runājam par digitālo detoksu, mēs sakam, nu, tās bija 2 dienas, tās bija 2 nedēļas, nu, ja tas bija tik labi, nu, tā kāpēc tie nav 20 gadi? Ja? Tāpēc, ka šodiena ir digitāla un tur grozies kā gribi. Un līdz ar to, man liekas, tie risinājumi ir nevis meklējami, kā efektīvākus aizliegumus radīt, bet kā nodrošināt to realitāti tādu, kāda viņi ir. Kā tam dīķim aplikt apkārt žodziņu, bet nevis aizrakt dīķi ciet, nevis liekt iet ārā. Ja? Un te mēs atkal nonākam pie tā, nu, pie tiem rīkiem, kas ir izglītošana un kas ir arī kaut kādas tehnoloģijas, ko mēs varam kombinēt, lai rezultātu panāktu. Ok, mums laiks strauji tuvojas noslēgumam, bet mums bija mērķis atbildēt uz jautājumu, kurš atbildīgs par bērnu drošību internetā. Lai tagad nerādītu ar pirkstu, jo ir skaidrs, ka viens vainīgais vai viens atbildīgais šeit noteikti nebūs, bet ja būtu tiešām jāatbild vienā teikumā, Līga, kurš ir atbildīgs par bērnu drošību internetā? Mums bija domas vecāki, skolotāji, sabiedrība, pats bērns, kurš? Te ir 2 dimensijas, atkal dimensijas, es mācījos no tevis šodien kaut ko, te ir 2 tādas puses. Viena puse ir tehnoloģiskā, tehnikas puse, ja, par ko atbild TEC un viss pārējais tiešām, lai veidotu aplikācijas un arī šos drošības uzstādījumus maksimāli intuitīvus, lai tiešām gan pensionārs, gan arī vecāks, kuram ir arī vai nu milzīga depresija, trauksme, garīgās veselības problēmas, un viņš nevar tos sarežģītos uzstādījumus uzstādīt, lai viņš to varētu izdarīt viegli un intuitīvi, ko tu arī minēji sākumā. Un otrā puse ir arī sabiedrības normas, kas ir, kā mēs mācām bērniem un arī paši mācāmies droši, pieklājīgi, laipni arī internetā komunicēt. Tātad daudz atbildīgo. Nav viens skolotājs, kuram tagad ir uzlikts vēl viens pienākums digitāli droši skolēni. Tu atceries par to ciemu, kas ir vajadzīgs, lai izaudzinātu bērnu? Jā, protams. Paldies, Līga. Dārta, kurš ir atbildīgs? Man arī liekas, ka savā gadījumā pilnīgi visi ir atbildīgi no sākuma. Man patiešām liekas, ka tie ir vecāki, skolotāji, autoritātes jaunam bērnam, bet laika gaitā es uzskatu, ka tā atbildība iet daudz tuvāk pašam bērnam, jaunietim, kurš izmanto to internetu. Aha, tātad paša atbildība. Stela, kurš ir atbildīgs? Tētis, mamma? Kā tev liekas? Vecāki. Nu kā tā, ka vecāki? Ļoti labi. Gati, kurš ir atbildīgs? Tu piekrīti. Ok. Agate, vai tu piekrīti, ka vecāki? Nu, noteikti, jā. Tu šodien kā vēdera runātājs vari par vairākiem. Daina, jo tevi skargā abas puses, tad tie pedagogi, tie vecāki. Es gribētu teikt pieaugušie. Aha,
Gan neminot skolotāji, lomas. gan vecāki. Pieaugušie? Adriana, un kā tev? Nu, es domāju, ideāla atbilde, protams, ir vecāka. Reālā atbilde ir tāda, ka tāpat kā skolā mēs arī satiksmes noteikumus mācamies un ugunsdrošību mācamies. Tāpat arī šī ir viena no drošības lietām, kura iet arī skolas dienas kārtībā. Super, un kas ir jāsaprot, kad nepietiek stāstīt par drošību, ir jādzīvo droši, ir jārāda piemērs, ir jāveido visa tā drošā vide, pieklājīgā vide, emocionāli pozitīvā vide, lai mēs tā arī dzīvotu. Paldies visiem klātesošajiem. Nav atbildīgiem, mēs neatradām tādus, mēs visi esam līdzatbildīgi, un tas arī ir mūsu galvenais pienākums. Tā kā paldies visiem klātesošajiem, paldies tiem, kuri skatījās tiešraidi, paldies mūsu ekspertiem, un paldies ikvienam, kurš domāja līdzi.